Sveicināti klausītāji podkastā Ārpus burbuļa sarunas turpinās Eiropā. Šodien runāsim par dzīvi Latvijas laukos, vai jaunieši tur redz savu nākotni un kas viņiem patiesībā ir svarīgi. Pirms šīs sarunas mēs aptaujājām arī vairāk nekā 60 jauniešus tieši no Latvijas Jelgavas novada. Šodien viņa atbildes kļūs par tādu mūsu sarunas pamatu. Studijā pie mums ir Eiropas parlamenta deputāts Reinis Pozņaks. Prieks jūs redzēt, Reini. Labdien, man arī prieks šeit būt. Jā, un tad pirms ķeramies pie tiem aptaujas datiem, visa pārējā gribas vairāk iepazīt tevi nevis kā politiķi, bet kā cilvēku. Tāpēc atbild uz nākamajiem jautājumiem brīvā stilā. Kur tu uzaugi? Laukos vai pilsētā? Es uzaugu vispār pilsētā, bet vasaras visas laukos pavadīju vienmēr. Okay. Un es ceru, ka vecumdienas arī pavadīšu laukos. Okay. Un kurā pusē ir tev lauki? Vairs, diemžēl, šobrīd nav, bet bija liela daļa bērnības Valmieras pusē. Pie Rencēniem bija mammas vecākie māja tur visas vasaras, un tad vēlāk jau arī vecāki nopirka savu lauku māju pie Salacgrīvas. Tur es no kādiem pusauģu gadus, pusauģu vasaras viss pagāja tur. Super! Un kādas ir tās spilgtākās bērnības atmiņas no tās vietas? Viss sākot ar sienu talkām un zirgiem, un kartupeļu talkas, un mopēdi, un motocikli, un kas viss tur jauniešiem. Makšķerēšanas un ceļojumi ar autobusu uz tuvāko pilsētu, uz Limbažiem. Tas bija vesels notikums, jo autobusu gāja reizi nedēļā. No rīta uz turieni un pēcpusdienā atpakaļ. Tā kā bija ļoti jautri. Vai tev liekas, ka tagad ir daudz pieejamāks tieši sabiedriskais transports? Es domāju, ka nē. Nē, tāpats ir reti, kad... Jā, tā arī, manuprāt, ir lielākā problēma. Okay. Un skatoties tagad atpakaļ uz tiem laikiem, vai bija vēl kaut kas pietrūka, dzīvojot laukos? Tad jau beigi tur bērnībā, jaunībā, tu beigi nedomā, kas tev pietrūkst, bet priecājies par to, kas ir. Jā, taisnība. Bija īstenībā, varbūt labāk nebija mums telefonu un internetu. Jā. Un līdz ar to mēs visu kaut ko skrūvējām mopēdus, vēžot gājām, makšķerēt visādas. Dažreiz brīnos, ka izdzīvojām. Pilnīgi tik Bet traki. visādi ganos gājām, vēl bija pēdējie kolhoza gadi. Un tad mēs kaimiņu puika, kas bija vietējais, viņš gāja tajā kolhozā ganos. Un tad es gāju viņam līdzi, ganījām govs, spridzinājām mednieku patronus, ko es biju nozadzis vecam taupu. Arī labi. Visādas muļķības darījām. Jā, man šķiet arī interesanti, ka tas, kā vispār tā pieredze bērnībā, kur mēs uzaugam, arī ietekmē to, kā mēs skatāmies pēc tam nākotnē. Varbūt arī uz vidi, kur mēs gribētu dzīvot. Jo tikko tu pats arī teici, ka tu labprāt arī pavadītu savus vecumdienas laukos. Tieši tā. Es labprāt jau šobrīd dzīvotu laukos, tāpēc, ka Latvija jau patiesībā ir diezgan maza valsts. Jā, taisnība. Dzīvot laukos nenozīmē būt kaut kur ļoti tālu prom. Jā. Arī mūsu aptaujā lielākā daļa jauniešu uzrāda, ka pagaidām dzīvo turpat, kur bērnībā ir uzauguši, kas ļoti daudziem ir šis lauku reģions. Un tas nozīmē arī, ka šī saikne ar to vietu ir ļoti spēcīga. Tomēr gandrīz visi aptaujā minēja, ka lielākās problēmas dzīvojot laukos ir darbs, izglītības iespējas un sabiedriskais transports. Kā domā, vai šobrīd jaunietim laukos vai vispār parastam cilvēkam dzīvojot laukos ir tikpat liels iespējas attīstīties kā pilsētā? Droši vien, ka objektīvi nav, bet man šķiet, ka arī nevajag domāt, ka ir par katru cenu, teiksim, ka nevar jauniešus laist ārā no laukiem vai kaut kā pierunāt viņus visi palikt. Tas ir, man liekas, normāli katra cilvēka vēlme kaut kādu brīdi, sevišķi, kad vēl, ja ne jaunībā, tur klīst pa pasauli, nosacīt kaut ko mācīties, izglītoties, krāt pieredzi. Svarīgi, lai ir pēc tam grib atgriezties. Tas ir svarīgi, arī mūsdienu tehnoloģiju un attālināto darbu laikmetā ir, man liekas, arī krietni vieglāk. Man šķiet, ka vispār ir tāds trends šobrīd, kad diezgan daudz cilvēku īstenībā meklē iespējas pārcelties uz laukiem. Protams, ka skolas ir problēma, ja tev ir maz bērni, tas droši vien ir galvenais iemesls arī, kāpēc es to tā praktiski neapsveru, kad, protams, ar maziem bērniem Rīgā ir vieglāk. Skolas, bērndārs, viss arī liekas daudz tuvāk tādā ziņā. Tieši tā. Jā, taisnība. Tā kā,
Vai jums vispār ir pieredze strādājot ar budžetu vai finansējumu Eiropas parlamentā? Nē, Eiropas parlamentā es nē, ar kopējo budžetu es tiešā veidā nestrādāju, tik cik tur komitejā ir kaut kādi jautājumi, kas attiecās uz komiteju. Tas, ko es strādāju, kas ir netieši saistīts ar budžetu, ir mums arī tā Eastern Frontline grupa, bet respektīvi tas, ko mēs mēģinām panākt, ka budžeta kontekstā tieši austrumu pierobežai vajag īpašu pieeju, pie tam tur nav runa tik daudz par summām kā tādām, cik, ka dodiet vairāk naudas, bet arī par to, kā tās naudas var tērēt. Tāpēc, ka Eiropas fondiem ir tur noteikti kritēriji, kam tu drīksti tērēt, kam tu nedrīksti. Bet tieši tajā mums vajag panākt to elastību, ka mēs varam arī, piemēram, kādu laiku uzturēt skolas lauku, pierobežā. Ja? Kas normāli nav, vai mājokļus, piemēram, nodrošināt jaunajām ģimenēm, kas nav normāli tādā Eiropas fondu praksē, tam parasti naudu nedod, ja? Bet tieši tās pierobežas valstu kontekstā atļaut to darīt, jo mums vajag noturēt tur cilvēkus. Jā, bet vai tev pašam liekas, ka tev vispār ir iespēja kaut kā ietekmēt to, kam viņi ir iespēja, jā. Tādā ziņā, ka mēs šo te, Eiropas parlaments būtībā ir, vairāk influencers. Jā. Parlaments maz ko var pats iniciēt, maz ko var, jā. Parlaments reaģē uz to, ko piedāvā Eiropas komisija vai Eiropas padome. Jā. Bet parlaments var influencēt, visu laiku iet stāstīt komisijai, krist uz nerviem, pieņemt savus kaut kādus dokumentus vai izteikt savus viedokļus, un tas strādā, jo šobrīd tas uz to iet arī Eiropas padomē, es saprotu, premjeras, kad bija, un parakstīja to budžeta, tādu politisko budžetu dokumentu, tad tieši šis punkts par to, ka pierobežas valstīm būs šie izņēmumi tieši lietošana, naudas izlietošanā, kā drīkst tērēt, tā kā kopā visi pilinot arī panākam to efektu. Super. Jā, jo man liekas, jauniešiem bieži liekas, kad, piemēram, ejot arī vietējā komunā pie kaut kādiem deputātiem runājot, tā kā mums, piemēram, vajadzētu šeit tādu izklaides vietu vai jaunu skateparku. Tā kā liekas, ka tu nevari neko ietekmēt, jo tu atnāc un deputāti vienmēr liekas tādu, tā kā baigi lielie cilvēki. Zin kā, ir jau mazliet arī bail. Bet, kāpēc? Daudziem jauniešiem tā ir. Tāpēc man liekas, šis arī mums ir tāds liels solis uz priekšu, kad jūs vispār piekrītat ar mums runāt un bez maz vai neuzskatāt, ka mēs man kaut šķiet, ka tā politika, to es arī jauniešiem saku, un arī es par cik pats iesācējis politikā. Un, protams, pirms tam tev es mēģinu uzbūrt ainu, cik tā ir tur tikai pieredzējuši cilvēki var kaut ko darīt, un tur vispār viss baigi sarežģīti. Bet patiesībā politika ir lieta, kas mums ikdienā ir apkārt, katram. Tur, es saku, pierunāt vecākus, nopirkt jaunu telefonu. Tas ir precīzi tā pati politika, kas panākt īpašu atbalstu pierobežas valstīm. Tur vienkārši jāzina, jāmāk pamatot, kāpēc tev vajag to telefonu, ko tas dos, un pārliecinoši prezentēt. Tā kā tā politika jau ir ikdiena, tikai tā problēma ir daudziem, ka viņi grib būt politikā būšanas pēc, un viņiem īsti nav skaidrs, ko viņi grib izdarīt. Bet ja tev ir precīzi skaidrs, ko tieši tu gribi panākt un izdarīt, tad to var jebkurš, kurš prot sarunāties. Mums arī aptaujā daudz jaunieši teica, ka ir pārcēlušies tieši galvenokārt mācību vai darba dēļ. Vai arī tev dzīvē ir nācies pārcelties darba dēļ? Tagad es esmu, labi, es neesmu arī tagad Brisele pārcēlies, bet nē, man nav nācies pārcelties darba dēļ. Es esmu Rīgā praktiski visu dzīvi, tā pamatvieta ir Rīga. Rīgas ietvaros ir nācies pārcelties, bet un arī tagad uz Briseli es neesmu pārcēlies, es negribu nekur citur dzīvot. Bet iznāk, ka tu braukā ļoti bieži, Es braukāju katru nedēļu, pirmdien uz Briseli, ceturtdien apakaļ. Jā. Tur ir ļoti daudz runā par tehnoloģijām, par droniem un visu kaut kā tādu. Kā tev liekas, vai vispār tādas lietas var palīdzēt attīstīt tieši Latvijas lauku reģionus? Es domāju, ka var, pilnīgi noteikti. Es vēlreiz saku, mēs neesam milzīgi. Latvijas lauki nav,
kaut kas šausmīgi tāls Jā. un neaizsniedzams. Ja vien ir, tur transports, ceļi. Un tā kā, protams, ne visam ir jābūt Rīgā. Varbūt tev ir kaut kāds piemērs vai kaut kāda iniciatīva, ja tev būtu Tagad arī, ko premjeras teica par to līgumus ar Ukraiņiem, par to dronu ražotni būvēt tieši gan pierobežas reģionā, bet būtībā, tur, ne Rīgā. Mums arī bieži vien ir problēma, mums bijuši daudz plāni, kaut kādas lielas rūpnīcas laukos būvēt. Bet, protams, ka vietējie cilvēki ir kategoriski pret. Mums vajag attīstīt, mums vajag ražot, bet ne manā pagalmā. Jā, tas, man liekas, ir tas grūtākais. To mēs bieži atduramies. Jā, atrast to kompromisu starp vietējiem un starp to, ka vajag tās iespējas. Jo tā ir, mēs tādā ziņā, liekas, tos laukus drusku nenovērtējam, pat tāpēc, ka, piemēram, šeit Beļģijā, kad pabraukā pa Beļģiju, tu nav tādas vietas, kur tu neredzi ciematu. Tas ir tāds milzīgs ciemats. Kur Latvijā lauki, kur tu vari 2 stundas vai braukt un vispār cilvēku neredzēt pa šosei vai ēku. Jā, tas gan. Tas ir tā daba un mums ir unikāli, tāpēc to attīstīšanu arī ir jāskatās dažādi. Ir kaut kādas pilsētas, kas ir reģionālie centri un tālāk jau sabiedriskais transports. Bet principā aizbraukt, es nezinu, no Juglas uz Valmieru, man šķiet ir ātrāk kā uz Imantu. Jā. Tā laika ziņā apmēram tas pats. Varētu tā būt, jā. Kad arī mēs pajautājām jauniešiem, kas laukos pietrūkst, ne tikai par tām darba iespējām un izglītības iespējām, bet arī daudz minēja kultūras dzīvi un vienkārši vietas, kur satikties, protams, arī sabiedriskais transports. Bet interesanti, ka viņi nerunāja tikai par naudu, viņi daudz arī minēja to sajūtu, kāda ir, kad tu esi laukos un kad tu esi, piemēram, Rīgā vai pilsētā lielā. Kādu padomu tu dot jaunietiem, varbūt, kurš vēlas mainīt to savu vietējo kopienu, bet nezinu, ko iesākt? Vienkārši darīt. Tikai varbūt. Kas būtu tie pirmie soļi, varbūt, uz kurien iet? Vienkārši izdomāt, ko grib darīt un darīt. Varbūt pirmās 5 reizes nesanāks un 6. reizi sanāks. Tādu konkrētu nav jau tāda zelta formula. Viss jau arī tās vietas un kopienas, kāpēc kaut kur kaut kas ir un kaut kur kaut kas nav, ir cilvēki. Tāpēc, ka kaut kur ir cilvēki, kas to dara. Jā. Bet vai teikt, ka pirmais, ko mēs varētu darīt, ir iet tieši pie lēmumu pieņēmējiem vai vietējā pašvaldības doma, vai labāk kaut kā ar vietējiem sadabūt to čupiņu, varbūt, kas aiziet, vai iet tomēr vienam pašam? Pirmkārt, ir ļoti daudz lietas, ko var izdarīt paši bez valdībām un pašvaldībām. Ne viss ir. Jā, mēs jau paši tā valsts esam, kādu mēs to savu vidi veidosim tādi viņa arī būs, un nevienmēr tas ir jāprasa vai jāgaida no pašvaldībām vai valdībām. Protams, labi, ka viņas atbalsta un kaut ko arī dara, bet arī, man liekas, tā pieeja, ka vienkārši man liekas, ka vajag tā, un tagad es iešu prasīt pašvaldībai, lai viņi tā arī izdara. Var, protams, tā darīt, bet var arī pats mēģināt to izdarīt. Jā, taisnība. Tu arī minēji, ka tu iepriekš neesi baigi iesaistīties politikā. Kas vispār tev motivēja iesaistīties? Kas bija tas, es gribētu to darīt? Man motivēja, protams, drošības apsvērumi. Tur 3 gadus uz to brīdi laikam sanāk, tas konvojs, Twitter konvojs bija darbojās, gan arī jāsaka joprojām. Bet es patiesībā tajā brīdī bišķi nobijos, ka ja tas konvojs pēkšņi beidzās, tur ziedojumi apstājās un viss viņi, protams, sarūk. Ko tad es lietas labā darīšu? Internetā lamāšos, ka jāiet kaut kas darīt uz priekšu. Un tieši iekrit tās vēlēšanas, man piedāvāja. Un es piekritu. Tā tas notika. Un tagad arī ir tā motivācija turpināt darboties. Ir vēl jau ir ko darīt, jā. Bet es domāju, ka mēs arī diezgan daudz esam šeit izdarījuši parlamentā par šiem 2 gadiem. Es godīgi pat domāju, ka, bet arī tas ir, klausoties tos priekšvēlēšanu laikā pieredzējušos kolēģis, kas saka, ka tur, pirmie 5 gadi tu vispār mēģinās saprast, kur kāds koridors ir.
neko tur tāpat sākumā nevar, bet izrādās, ka var. Nu, tā kā, bet tas ir, manuprāt, tieši tāpēc, ka mēs atnācām ar pilnīgi precīzi skaidrām lietām, ko mēs gribam darīt, un vienkārši tās lietas bīdi vai stumu uz priekšu, un kaut kā pie tiem noteiktiem jautājumiem strādā, un tur ir ļoti ātri nonāca, teiksim, to deputātu kodolā, kas par šo tēmu vispār parlamentā darbojas. Jo, protams, ir dažādi deputāti, dažādas prioritātes, un pie noteiktām tēmām ir kaut kāda noteikta deputātu kodola. Jā. Un tad tu tajā tiec, un tad jau lietas iet diezgan ātri uz priekšu. Man liekas, ka mēs šajos 2 gados esam izdarījuši tā, ka diezgan būs tagad sarežģīti noturēt to latiņu. Tik rēkot. Jā. Nu jā, bet tā kā tev tā pieredze ir tagad lielāka, varbūt ir kaut kādas iespējas vai veidi, kā tu iesaisti arī jauniešus tieši savā ikdienas darbā vai lēmumu pieņemšanā? Mēs pirmkārt ļoti daudz un labprāt braukāju pa skolām. Man ļoti patīk. Okay. Piektdienās parasti mums ir arī praktikante. Jā. Un jauniešu grupas daudz no skolām arī aicinām. Jā, tāpēc man vienmēr, ka prasa, teiksim, kāds ir tavs plāns politiskais jauniešiem. Man šķiet, ka vispār pilnīgi visas politiskās programmas, pilnīgi visi punkti ir tikai vienīgi jauniešiem. Jā. Tāpēc, ka kamēr mēs to visu 5 gadu laikā kaut ko nolemsim, kas stāsies spēkā vēl pēc 5 gadiem, tie jaunieši jau tajā arī dzīvos. Jā, taisnība. Un baudīs to, ko mēs esam vai neesam izdarījuši. Jā, jo tā jau arī saka, kā ir tas teiciens, jaunieši ir mūsu nākotne. Jā, bet tā jau ir. Jā, lemj priekš viņiem, par viņiem un visu to. Jā. Tad mēs tā lēnām jau tuvojamies noslēgumam. Vispār, kā tavuprāt varētu izskatīties Latvijas lauka pēc kādiem 10-15 gadiem? Es ceru, ka ļoti dzīvi. Jā, man šķiet, vairāk kustības, aktivitātes. Jā, tādas dzīvības, vairāk to komūnu. Tāda latvieši, protams, ir vientuļnieki, varbūt arī tāpēc daudz grib uz laukiem tieši tāpēc, lai būtu tālāk prom, jā. Bet tomēr tās vietējās komūnas, man arī ļoti patika, kas bija tāda laime nelaimē, bet kad tas iebrukums Ukrainā sākās, man liekas, ka ļoti daudz tieši atdzīvojās un izveidojās tādas komūnas laukos, kur tur pina tīklus vai tur sveces lēja. Ja? Bet restīvi bija visiem iemesls beidzot no tās viensētas iznākt ārā un sanāk kopā un kaut ko kopā darīt. Jā. Un es ceru, ka tas arī tālāk aizies, varbūt bišķi labāku iemeslu dēļ. Jā. Bet, kad tās vietējās kopienas veidosies daudz labāk un dzīvāk. Jā, taisnība. Tur arī minēja par to Twitter konvoju. Kas vispār motivē tevi kaut ko tādu darīt? Jo tas ir diezgan liela kustība. Man motivē, to, ka viņa būs liela kustība, vispār nevienā brīdī prātā neienāca. Mēs vienkārši tur draugu grupa darījām to, lai paši prātā nesajuktu. Un tāpēc, kad ir pirmās 4 dienas, es ēdu vienkārši neko tu nepadarīt, neko sēdu, seko ziņām. Un tad, tas tur viens draugs ieraudzīja ukraiņu puisi Facebookā, kas tās mašīnas lūdza. Jā. Tad sākām darīt, tad atbraucām apakaļ no tā pirmā brauciena un sapratām, ka beig tās mašīnas vajag. Tā kā naudas savas vairs, pa ko viņas pirkt nav. Tad tur sēdējām Jēkabpilī pie galda un visi spriež, kuram uzņēmējiem piezvanīt, paprasīt un tā. Un es domāju, ka, es zinu, es nemāku prasīt naudu. Kā zvanīt, kādam prasīt naudu. Bet kaut kā es noderīgs gribu būt. Jā. Bet Twitterī toreiz jau bija aktīvi salīdzinoši, bija pāris tūkstoši sekotāji jau bija. Es ierakstīšu Twitterī. Vismaz degvielai saziedos. Ka vismaz tā būšu noderīgs, tajā kompānijā. Bet izvērtās tā, kā tas izvērtās. Momentāli sāk ziedot naudu, un tad arī mašīnas, un tad mēs braucām pirmās nedēļas, un 2 reizes nedēļā gāja tie konvoji pa 20 mašīnām katrā. Wow. Tas nevienā, tas bija šoks pašiem, ka tas tāda lavīna
Vai jums bija arī kādi jaunieši, kas iesaistījās? Vai... Nē, ir jaunieši arī. Tu mums redz, vajag pamatā tas brīvprātīgo daļu, tur ir tā braukšana. Jā. Tur jau vajag tiesības. Jā, līdz ar to tas tāds varbūt tāds jauniešus Jā. Kas būtu tas viens veids, kā tu motivētu jauniešu iesaistīties vairāk tieši politikā un sabiedrībā? Zin kā, man ir ļoti grūti motivēt kādu citu. Jaunietim ir neviens viņam no malas, ne viņa vietā neko nevar izdarīt, tikai viņš pats. Un vienkārši vajag iet un darīt. Es domāju par sevi. Vai tev arī jaunības laikos bija tādas vietas, man visu dzīvi bija problēma, un arī jaunībā līdz ar to jauniešu. Es nekad neesmu zinājis, ko es gribu dzīvē darīt. Okay. Joprojām, ja godīgi, nezinu. Jā. Un tas tev liekas, ka tu esi kaut kādiem defektu, ka tev nav mērķis, ka tu nezini, kas tu gribi būt, uz ko tu ies, bet tad, protams, arī man tur bija interesēja mašīnas, es izmācījos tehnikumā par automobiļiem, tad es sapratu, ka man tās mašīnas interesē tik daudz, cik tur pabraukāties, nevis tur visu mūžu viņas remontēt. Un tad to kalmaini, bet līdz ar to tas it kā visu dzīvi, arī tā dzīve pa tādiem dažādiem posmiem ar pilnīgi dažādām nodarbēm. Kas īstenībā šobrīd man politikā ļoti kā reizes palīdz. Tas ir gan uzņēmējs, gan sabiedriskā organizācijā strādājis, gan dažādās nozarēs. Un tu visu laiku esi atvērts visu kaut kam, respektīvi, ko es gribu teikt, man liekas, pats galvenais ir zināt, ko tu negribi. Jā, un tad, kad tas ir svarīgi, ka tu uzzini, ko tu negribi, tu uz to nē. Bet ko mēs patiesībā gribam, mēs bieži vien nemaz nezinām. Bieži vien tas, ka mums liekas, ka mēs to gribam, nemaz nav tas, ko mēs īstenībā varbūt gribam. Tāpēc es gribu teikt, ka nevajag baidīties un iet dažādos virzienos, mēģināt, nesanāk, mainīt citu. Nav tāda viena lielā pareizā dzīves plāna. Būtībā neierobežot sevi tajā vienā sfērā. Jā. Tas arī ir mums citreiz ir tāds teiciens, izkāpt no savas komforta zonas. Tieši tā. Pamēģināt kaut ko jaunu, lai saprastu. Jo pareizi jau tu saki, vieglāk ir saprast, ko tu negribi darīt, nekā uzreiz saprast, ko tu gribētu darīt. Tas ļoti bieži ir tādas situācijas, ka cilvēkiem ir tas dzīves plāns, viņš 20 gadus iet, tad viņš viņu sasniedz vienā brīdī, un tad tu tā kā apsēdies, un tev ir viss, tā kā, ko tu esi ieplānojis, malacis, bet tā kā un ko tālāk. Tāds vietas dzīves piepildījumi tas izrādās nedod. Taisnība. Labi, noslēgumā es gribētu uzdot 2 jautājumus. Viens no tiem ir, ko kāds jaunietis atstāja aptaujā. Ko tu novēlētu jaunietim, kurš šobrīd dzīvo laukos un domā palikt vai doties prom? Es viņam novēlu, es viņam novēlu atgriezties obligāti, bet noteikti arī vajag apskatīties pasauli, pamācīties, tas dod ļoti labu pieredzi, bet noteikti atgriezties laukos. Jo tas arī, zin kā, runā braukt, nebraukt, aizbraukšana nenozīmē viss, ka tu vairs nekad nedrīkstēsi atgriezties. Man liekas, parasti, kad brauc prom, liekas, ka viss tur vairs nekad nebūs. Es pēc sevis, atceros, mums bija tā lauka māja Salacgrīvā, kur es tur visus vasaras pavadījumus viņa tēvu tur atjaunojām, faktiski rekonstruējām. Un tad tēvs aizgāja, man bija 18 gadi. Man vispār neinteresēja. Tā kā vispār vairs tur nebrauc un kādi lauki un viss man pietiek. To māju pārdevu un tagad es domāju, pilnīgs idiots. Būtu noderējis vēlāk. Tu jau gadus, kādiem ap 30 apmēram, teiksim, tik ļoti sāk vilkt tā kā atpakaļ. Tāpēc, protams, ka jaunībā jauniešiem tur tās dzīves uztvere un intereses ir savādāks, un tas ir normāli. Un tāpēc nevajag baidīties braukt arī prom, bet ar domu atgriezties. Un ticiet man, pienāks vecums, ka jūs ļoti vilks atpakaļ. Tas ir laba doma, ko paturēt. Un otrs, kā mēs zinām, nāk Saeimas vēlēšanas Latvijā. Kas būtu tas tavs ieteikums, kāpēc jaunietim vajadzētu iet vēlēt? Jo mums ir diezgan mazs īpatsvars no jauniešiem, kuri tiešām zina, ka jāiet vēlēt un vispār vēlas to darīt. Bet mums vajadzētu palielināt to procentu.
Nu, tāpēc, ka gluži vienkārši, ja tu ej vēlēt, tad tu nodod savu balsi kādam. Faktiski, ko parādīja Ukrainas arī gadījums, kad mēs jau neejam vēlēt tikai tur, kas lemj, kur, asfaltēt vai neasfaltēt ielas. Vienkārši to cilvēku rokās var reāli būt arī tava dzīvība vienā brīdī, no viņu lēmumiem atkarīga, un tāpēc ir vienkārši svarīgi iet un vēlēt par tiem, ko tu uzticies, jo, ja nē, to tavu balsi jau tāpat izmantoja. Tikai ne tie var būt, kur tu gribi, lai viņi izmantoja. Jā, taisnība. Tas ir ļoti laba lieta, ko paturēt prātā. Tad šodien mēs vēlreiz pārliecinājāmies, kā jaunieši nevēlas īpašas privilēģijas, bet viņi vēlas vienkārši iespējas attīstīties un justies piederīgi un arī redzēt nākotni tur, kur viņi dzīvo, iespējams. Paldies, Reini, tev par sarunu. Paldies, bija ļoti forši parunāties. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums un klausījāties podcastu Ārpus burbuļa. Un tad tiekamies nākamajā epizodē. Atā! Atā!